Buongiorno, buongiorno! Kas man jādara? Mums jābrauc. Es esmu stūrmans vai pilots? Mēs mūkam, lai citi neredz. Es atnāku pie mašīnas un es nevaru atslēgt mašīnu vispār. Telefons izslēdzās. Mēs esam šobrīd CS novadā autofoto orientēšanās sacensībās, komanda Pīles un Lāčeku. Mēs divi un aizmugurē Paula un Gabriela. Jā, mēs esam sākuši, baigi forši notiek, tā kā interesants piedzīvums, galvenais labs laiks un ir superīgi. Bet mums jābrauc! Kāds tas sniegs, paskaties. Sapos. Jūs meitenes droši riņķīs skatāties, es nevaru manēt. Esam jau kādu pusotru stundu laikam te ņemamies. Sākam veidoties kā komanda. Es esmu stūrmans vai pilots? Pilots es esmu, man sieva stūrmans. Un neko aizmugurē ir Gabriela nodarbojās ar nākamā punktu meklēšanu. Un Paula atkal ir fotomodelis mums. Mums ir baiga grūti, sieva pamodās no rīta, acis visas ciet, man brīnišķīgs noskaņojums, taisu maizītes. Gabi celis sāp, vienīgais, kurai nav nekāda problēmas, mums ir Paulā! Viņai viss ir absolūti super truper. Nu kaut kā tā kā ir ideāli, baigi smukais mežiņš, skaisto. Labdien, jūs mājās. Prieks redzēt. Apusēji. Pasies, kur te mēs nonākušies. Buongiorno, buongiorno! Kas man jādara? Saimniece! Mēs nevaram atrast divus punktus, kas ir, dzelzceļa stacijas, jo tur laikam kaut kā tie stabiņi jāpildē, bet mēs kā arī nesapratām. Jā! Mēs vēl Līgatnes stacijā iebraucam vienreiz un nevar atrast to kontrolu punktu. Mums pateica, ka esmu kaut kāds tunelis, tunelī. Nezinu, mēs neejam tagad skatīties. Mēs otrais atbraucām šeit. Mums ir prispičeli, mums vajag redzēt, kur tas tuneli. Izmeklējamies, nekāda tuneļa nav. Braucam tālāk. Karoči, mēs atradām tuneli. Re, kur ir. Labi, ejam skatīties. Mēs mūkam, lai citi neredz.
Baigie nelieši mēs esam. Galvenais, lai citi neredzēja, jo baigi grūti to bija atrast, viņš bija baigi tālu. Krači, forši, mēs braucam. Nē, mums ir kartē tur stāvā. Es mūžā nekad neesmu darījis, neesmu sev ekshibicionējis, kā es dzeru vīnu un baudu. Jā. Bet labais ābols saugais. Līgata. Nu, karoči, mums ir kafija, mums ir vīns nopirts, līgatnis. Inta arī tavā veikaliņā foršajā. Un tie jau parasti visi ir forši. Un tā, dabūjam arī dāvanu karti. Iesim uz vīnu degustāciju. Esam rehabilitācijas centrā Līgatne pie senioriem. Un mums orientēšanās pasākuma ir labais darbiņš jāizdara, labdarība. No TZMO kompānijas sapirkos tur. Tā ir forši visāds labas higienas lietas. Ejam! Mēs no kurienes? Ko cēsī mēs esam? Ir vesela kaudze. Paldies TZMO. Par foršu atbalstu. Vai labi? Čau! Tā, mēs esam pie Līgatnes upes. Nezinu, kas to vietu sauc. Labdien! Labdien būt tā. Karoči, mums tagad ir jāatrod. Kas mums jāmeklē? Nezinu, meitenes. Zeltens ceļš pa labi tev aiziet, vai ne? Ir tāds stabiņš. Šī brīža, ja? Tagad mēs ejam šurien. Tur būs vēl viena izvieta. Nē, tas ir labi. Kroķi, un sākās arī skandāli. Uz kur pus iet? Tupieties. Telefons. Tā, nu mums pabeidzēja, ka mūsu komanda pabeiguši. Mēs esam krietni mazāk pusi, ja? Kaut kur izbraukuši, bet bija jautri. Nav krietni mazāk. Jā. Puse ir. Pusē, uzskatīsim, ka puse. Tā, kā tu jūties? Ir labi. Kā jūs? Es nejūtu savus pirkstus. Jā, super. Mums tagad pēdējais vajag iegrāmatoties, ka mēs esam pabeiguši. Es skrienu. Davai. Mēs esam beiguši. Un kohma tāda, ka mēs tā kā laicīgi, nu tā sanāca, vajadzēja vēl laicīgāk 10 minūtes pirms tam, bet mēs kāds 3 minūtes pirms tam, 4 apmēram beidzām un nāk uz mašīnu, skrienu, lai paspētu, jo 4 minūtes ir 3 palikuši. Mums vajag odometru nofotografēt un nosūtīt, un tas nozīmē, ka mēs esam beiguši. Es atnāku pie mašīnas un es nevaru atslēgt mašīnu vispār. Un spaidu pogas un nekas nesanāk. Un mēs nolēmām, ka mēs sūtīsim informāciju, mašīnas numuru, komandas nosaukumu, pateiksim, ka mēs esam finišējuši, nevaram atvērt mašīnu. Viņi piefiksēja to laiku. Un līdz ko es nosūtīju, telefons izslēdzās. Karoči, mašīna ir cieta, telefons ir izslēdzies. Citu nevar. Jā, un to mēs nosūtījām, ka mēs nevarējām laicīgi nosūtījām, mums bija 19. jāfinišē, mēs 21. Visu nosūtījām, tad pa 2 minūtēm mums būs soda punkti.
Nu, karoči šitāda kokuma mums sanāca, bet beigās mēs mašīnā tika, un tad, kad telefons izslēdzās, sapratu, viss, čau, tad arī mašīna atvērās, iedomājies. Vot šitā mums notiek, jā. Super pasākums, mums patika sieviņa, kā tev patika? Labi vispār, bet pišķiņas uzvilko. Jā, īstenībā mēs gribējām, lai nav sacensību gars, bet jā, tas bija pārbaudījums gan ģimenei, gan komandai. Jo ir pa augstu šādam pasākumam, 20 grādi pa augstu, tas nozīmē, ka arī visa tehnika lādējas ārā, redz mašīna nevar attaisīt, tas droši vien ar no augstuma varbūt. Jā, un telefons nosēžās, jā. Izlādies, tādā ziņā, tas ir papildus grūtības. Jā, ka tādā steigā nepaskaties uz to sīkumu, cik daudz bateriju ir uzlādējusies. Citādāk foršs pasākums, mēs kādu pusi laikam izgājām. Jā. Nu tā, meitenes, tā, Paula, kā tev? Man bija forši, bet daudz. Jā, tagad ir jāpaguļ, vai ne? Jā. Gabriela, kā tev? Jā, bet kopumā forši, jā? Nu super, klausies, tad mēs nākamajā pasākumā atkal piedalāmies, jā? Jā, tikai siltākā. Tikai siltākā laikā. Nu, karoči, saliedēšanas pasākums bija par rubli. Bija brīžiem, kad vilka uz kašķeri, jo izbesīja, pēkšņi arī sportiskais gars ieslēdzās, bet bija baigi labi. Jā, mēs kartē kreiso pusi, kas ir Cēsis līgatne, un apakšā... Es teiktu apakšu. Apakša, jā, to visu, un augšā, kas ir Brasla, tālāk tur uz Valmieras Smiltenes pusi, to visu mēs... Raiskums, tur visu mēs netikām, mums tur reāli, es nezinu, kā to vispār var paspēt tur komandai, bet skaidrs, ka komanda bija vajadzīgs stūrmanis, pilots vajadzīgs un vēl 2 cilvēki, kas lec ārā, fotografē un tam līdzīgi visu dara. Tā kā krūta, vai labi, čau visiem, čau.